9:42 minūtes. Kņāda radio Skonto studijā. Labrīt! Pie mums arī citi zēni. Labrīt! Es, kad ieraudzīju jūsu jaunās dziesmas nosaukumu, pirmais, ko es iedomājos, bija seriāls. Tātad stāsts par smalko stilu. Vai tam tiešām ir kaut kāda saistība ar seriālu Smalkais stils? Šī frāze Smalkais stils bija blociņā pierakstīta jau kādu laiku. Vienkārši, laikam, šis seriāls tik smagi bija atmiņā iesēdies, jo viņi raidīja, ka man bija kaut kādi 12 gadi. Varbūt. Bet klausies, mēs visi esam izauguši ar to seriālu, vai ne? Un es pat aizvadīju tēvocim sievai bija dzimšanas dienas pasākums, kur tematika bija Smalkais stils. Attiecīgi, loģiska lieta, kuru pieminēt. Viens no labākajiem pasaules seriāliem. Mēs kā reiz ar Kārli arī strādājot pagājušajā nedēļā vienu rītu raidījumu veltījām Hiacintei Burkā un runājam par smalko stilu, par to, cik... Man kopš tā rīta ir trauma, es nekad neesmu redzējis viņas dēlu. Ko tu stāsti? Burkā kundzes dēlu, kurš ir redzējis? Nē. Domā, tā kā seriālā? Jā, kā seriālā. Nē, Tur drīzāk jāprasa ir jautājums, kurš tu esi vairāk savā šodienas rītā, vai tu esi vairāk Burkā kundze, vai tu esi vairāk Onslavs. Varbūt dažādi rīti. Labi, bet ne par seriālu. Tas stāsts ir par citu zēnu jauno dziesmu ar nosaukumu Smalkais stils. Jā, mēs paņēmām visas labākās iedvesmas no Smalkā stila un mēģinājām tās ieslēgt dziesmā, kā padarīt mūsu dzīvi stilīgāku, interesantāku no tādām ikdienišķām lietām varbūt. Nesaka, tās ir maizītes, saka kanapē. Es stilīgs, jā. Paņēmām uzreiz, ārā no šitā pieliekamā kambara izējamās tasītes, iebērām Jelgavas cukuru, kurš ir atlikts, jāzina, atsevišķā trauciņā. Apsēdāmies un rakstīsim tagad dziesmu svinīgu. Un jums ir ne tikai jauna dziesma, bet arī jauns vokālists. Jā, mēs atļāvām. Šodien gan uz interviju mums nav ieradies. Viņš pārāk slavens jau sajūtās, jā. Bet, mēs bieži vien nometnēs ierakstām vokālus, un tad mēs atbraucam uz Rīgu un pārakstam tos šeit. Bet tur kaut kā tik ļoti bija tā sajūta iekšā tajā ierakstā, kas bija jau nometnē, jau istabas vidū, kaut kādā mikrofonā, kas bija uz vietas, ka mēs to arī atstājām ierakstā, un tas bija Toms, kas tajā brīdī to bija darījis. Līdzinājais bundzinieks Toms Jēkabs Kagainis, kurš debitē ar dziesmu Smalkais stils. Starp citu, jāturpina ir balstīt viņa ego šobrīd, jo viņš pirmo reizi dzīvē ir saņēmis patīkams komentārus YouTube platformā pie videoklipa. Viņš bungo jau visus gadus grupā, bet nekad neviens nebija neko komentējis. Tagad izdevs 5 teikumus un visiem tāds, tu esi malacis, tev tik labi sanāk. Skatīsimies, kādu komentāru būs no mūsu klausītājiem. Pirmatskaņojums radio Skonto ēterā, citi zēni, Smalkais stils. Zinot to, kā grupām iet pa dzīvi, pie nākamā tēla veidošanas jāķerās pie basista. Kurš ir basists no jums? Okay. Skaidrs. Radio Skonto.